Pirmās kājnieku kaujas mašīnas Hunteri, jeb latviski tulkojot mednieks, Latvijā ieradās vasaras sākumā. Pēc sakomplektēšanas tas pirmo reizi ieradies arī Ādažu poligonā, lai sāktu testēšanu militārajā vidē, veicot dronu uzlidojumus pret transporta līdzekli kustībā, stacionāri un miedarbojoties ar citām pretdronu sistēmām. Piemēram, šeit mednieks sadarbojas ar īpaši aprīkotiem zemes droniem, kas ļauj detektēt un apslāpēt pretinieka drona signālu. Uz testu sanākuši gan uzņēmumu pārstāvji, gan pulciņš militāru personu, lai novērtētu rezultātus un apspriestu vēl vajadzīgo. Transporta līdzeklim tiek integrētas dažādas tehnoloģijas, lai spētu rīkoties pēc iespējas daudzveidīgāk. Ņemt vērā arī Ukrainas pieredze, kas rāda, ja transporta līdzeklis nav aprīkots ar pilnvērtīgiem aizsardzības līdzekļiem, tas nolemts ātrai iznīcināšanai. Nav vienas tehnoloģijas, kas spētu reaģēt uz visiem draudiem. Tas ir daudzslāņains risinājums, dažādi slāņi spēj atklāt draudus, un tieši visu šo tehnoloģiju kombinācija padara sistēmu efektīvu. Uz vienu tehnoloģiju paļauties nevar, jo draudi attīstās ļoti strauji, tāpēc arī aizsardzības risinājumiem jāspēj attīstīties tikpat ātri. Kaujas mašīna ne tikai spēj nodrošināt aizsardzību ar jaunākajām tehnoloģijām, bet tā ir arī spēcīga ugunsjauda, tāpēc tas būs būtisks papildinājums bruņotajiem spēkiem. Mūsu galvenais uzdevums pasargāt mūsu karavīru. Un beidzot, viņam būs tāda mašīna, kas nodrošina šo aizsardzības līmeni. Mums ir svarīgi, lai mums būtu adekvāta ugunsjauda. Un šai mašīnai ir šāda ugunsjauda ar visu modernākajām tehnoloģijām, kas šobrīd tirgu ir. Un, protams, tas ir ātrums. Manevru vienībai ir ārkārtīgi svarīga lieta, kur tad ātri spēt manevrēt, iznīcināt pretinieku, atkāpties un dominēt specifiskajā apvidū. Piebildīšu, ka Latvija ar Spānijas uzņēmumu vienojusies par 84 medniekiem, 2 gadu laikā kopumā investējot teju 800 miljonus eiro. Kaujas mašīnas vēl pielāgos vajadzībām un plānots, ka Nacionālie bruņotie spēki tās saņems oktobrī. Aleksandrs Straumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.